Kas ar tevi notiek? No sākuma zoo grāmatas, tagad tikai pīles. Es cenšos kļūt vairāk dabas draugs. Tā kā mana ģimene visu mūžu ir cepusi picu tikai ar vistām un ananāsiem. Garšīgiem ananāsiem. Garšīgiem vai negaršīgiem. Bet tur ir izmantota gaļa, un es vēlos būt vairāk dabas draugs. Turpretīm tev vecākiem pieder kautuve, un es nevaru ar tevi tā sadzīvot. Ja tu taisītu picu ar gaļu, mūsu ģimenes varētu apvienoties. Tu zini, ka tēvam tas patiktu. Zinu, Josefu, bet man ar tavu tēvu pēdējā laikā ir bijušas pārāk rupjas sarunas. Vakar viņš man vēl iesita. Nosauc mani par neģēli vegānu. Tev ir jāsaka pretī, ka tu nezini, kā pie mums te notiek. Jo tevi sit pretī. Es cenšos attālināties no vardarbības un, Josefu, nebēdā lūdzu. Jo iespējams tas, kas notiek tagad, ir tikai tas, kas ir noticis tagad, nē, bet ne nākotnē var notikt vēl. Kāpēc? Mēs bijām draugi, un es tevi joprojām uzskatu par savu bezmaz vai brāli, bet ceļi nevienmēr ir tādi, kādi mēs tos izvēlamies sākumā. Labi. Pēdējais stāsts, ko jūs esat lasījuši. Nu labi, pēdējais stāsts, ko jūs esat spēlējuši video spēlēs vai skatījušies filmā, bet nelasījuši. Witcher. Hei. Labi, Witcher. 2 cilvēkus skatos. Mums ir satikušies 2 varoņi, un katram no viņiem ir superspējas. Kas ir Henrija superspēja? Kas? Mainīt krāsu. Viņš var mainīt krāsu. Savukārt Renāra. Labi, un abi viņi ir satikušies kur? Siltumnīcā. Morgā. Kur? Morgā. Kur vēl? Man patīk siltumnīca. Delfos. Delfos. Pilsētā. Tumšā telpā. Tualets kabīna. Ok, lai paliekam pie siltumnīcas. Jūs esat satikušies siltumnīcā. Kāpēc viņi ir satikušies siltumnīcā? To mēs redzēsim. To jūs redzēsiet. Tas prasīgi. Žāga uzskrēja tev virsū. Es biju mainījis krāsu uz tomātu krāsu, bet tu laikam man sajūta. Un manas... Jā, tu man pieskāries mugurai. Palīdzēs laistīt puķis vai nē? Skaties, es pārētīšos ūdens krāsā un tad es varēšu neko nedarīt. Kas pa muļķībām? Ko tu te tagad runā? Kāda ūdens krāsa? Tu vēl joprojām esi tāds pats pelēks, kā tu biji. Nē? Jā, ūdens krāsām! Pelēkā, tāpat kā ūdens. Ej kaut kur citur ar savām muļķībām, tā. Vai arī palīdz man laistīt puķis? Kā, es tev labāk pajautāšu, kādā krāsā ir šī puķe? Tāda, nu, tumši pelēka. Šī? Gaiši pelēka. Šī? Zila. Pelēka. Bērni, cik jauki jūs redzēt siltumnīcā?
Sveiks, vecstāv! Viņš man atkal čakarē, viņš man kaut kādus te pārbaudījumus liek, prasa, kāpēc kādā krāsā ir puķis, kaut gan viņas visas vienmēr bijušas pelēkas. Tu vari pateikt, lai viņam viņš beidz? Es tūlīt nolasīšu viņa domas. Es esmu tavu domu krāsā. Vārds. Viņš ir melns pēkšņi. Nevar vairāk redzēt, bet es sapratu to, ka viņš saprot, Ok, jā, ka tu daudz nesaproti. Tas ir vienīgais, ko viņš var palikt melns. Obama tāds. Nu vecstāv, iestāstīsi viņam, ka viņš ir pilnīgs dalbajums. Jā, iestāst man vecotā to. Man ir nedaudz bail kā cilvēkam ratiņkrēslā, tāpēc es viņam nemēģināšu iestāstīt. Bet mums X cilvēkiem ir jāmēģina turēties vienkopus un nestrīdēties. Jā! Bet kā es varu nestrīdēties ar šitādu te, idiotu tā sakot? Es varu viņu pārmācīt. Jā! Viņam asmiņiem! Jā! Nē, dakši roka! Jā. Dakši roka, ej prom! Kādu dakšu roka? Pamēģi man redzēt, ka es esmu krāsveikalā. Pats palika, ko? Kāpēc tā nevarēja būt loģisks superspējas? Jā. Tas vislabākās superspējas, man ir imunitāte pret viņu idiotismu. Es pilnībā piekrītu. Jā. Tas ir idiotisms. Nē, dakša roka. Viņš ir kaitošs. Mēs varam viņam, es nezinu, sadot pa koko, kaut ko tādu. Sagriežu viņu! Es mēģināšu saprast jūsu domas, bet es apsēdīšos uz zemes, jo pat ratiņkrēslā man sāk nogurt kājas. Jā, profesor Rīgs. Tu mēģini... Es saprotu, ka tu mēģini iederēties šeit, mans bērns, un es saprotu, ka viņi tevi nepieņem, bet tur nav nepieciešama agresija. Jā, dakša roka! Un es saprotu, ka tu esi vienpats šajā pasaulē, bet tev nav nepieciešams nodurt vienu. Šeit nodurt sevi, bet tas tikai tā ieteikums. Es saprotu, ka tu daudz nesaproti. Tāpēc... Nē, mēģināsim. es visu saprotu. Dēls, tu nākamgad jau iesi skolā, varbūt pagaidām laista puķītes. Kāds viņas izaug skaisti pelēkas. Labi, 2 cilvēki uz skatuves lūdzu. Tu var būt 2 cilvēki. Sēdētājiem sanāk. Labi. Kur abi šie personāži varētu satikties? Lidostā, okei. Ko šis jauns kustēs? Lidostā. Terorists. Viņš freestyles prizīt. Freestyles prizīt? Nē. Viņš freestyles. Zinu kaut ko. Flauta spēlē. Autists. Savukārt viņa ir... Tas varētu būt, jā. Pazudis bērns. Nā. Es pazudu bērns. Ok. 16 gadīgs. Ok. Tur tā ir hormoni, vai ne? Vai jums ir vēl kaut ko? Labi, aiziet. Dodiet naudiņu, lūdzu. Kāpēc jūs klausaties un nedodat naudiņu? Lūdzu, man vajag biļeti uz mājām. Mani Indijā gaida 13 bērni, 4 sievas un come on. Es labprāt jums palīdzētu, bet es īsti nezinu, kurā geitā es esmu. Nozietojiet naudiņu, pateikšu. Monētas tikai, jūs zināt, cik biļete maksā uz Indiju? Nu, bet jūs vismaz pateiksiet, kurš geits te ir? Kurā mēs tagad esam?
Tur ir 3. Tur ir 4. Tur ir toalete, tur ir bulciņas. Kuru jums vajag? Nu, noteikti ne bulciņas. Jūs varbūt redzējāt, šeit pagāja garām sieviete ar tādiem sarkaniem matiem? O, jā, pagājām. Vai mana mamma, bet okei. Jums ir skaista mamma. Nu, jūs neatcerās, kuru pusi viņa aizgāja? Uz bulciņām viņa aizgāja. Un pēc tam uz toaletī. Tahmet! Tahmet! Kā, ko? Darbu nenāksi? Nu, ko es biletēju uz mājām kašu? Uz darbu jau jāiet. Pakistanas kebabā. Kebabi necepās paši. Te vai? Viņa meklē savu mammu. Lai viņi meklē manu darbinieku arī. Jā, vai mammai varbūt darbu vajag? Viņa nāk spēlēt flautu. Kebabus varbūt protēsim. Varbūt viņa var vest vecu gaļu. Varbūt tu proti gaļu vest. Nē. Tahmet. What? Kur tu gribi? Inga Bart. Mums tā dāma izskatās. Bedīga. Ak, Dievs, meitiņi, rekur! Ak, Dievs! O, čau, man. Klausies, mani gribēja. Tu pasies kādi mani. Šitie jaukie kungi! Jūs viņu atradāt? Es atvainojos. Jā, mēs viņu atradām 500 eiro.